Vai tu uzticies savam bērnam arī tad, kad viņš nav vislabākais vai vislabākā, visatvērtākais, vislabākais communicator kaut kādā veidā, kad viņš neiedarās? Vai tu viņam uzticies, vai arī tu centies kaut kādā veidā vēlot labu, viņu pārveidot par to, ko tu un sabiedrība un skolotāji uzskata, kāds ir labs bērns? Par to mēs šodien ar Lindu parunāsimies mūsu skaistajā podkāstā Var un Vajag, kas ir par to, ka patiešām ir iespējams dzīvot vieglāk un uzticību pilnāk. Tad, kad tu sāc ar sevi strādāt, kad tu uzņemies atbildību par sevi un savām domām un vārdiem un rīcībām caur whatever. Lai es neaizplūstu te galīgi kaut kādā mežā, Linda, iepazīstini lūdzu ar sevi. Es esmu Linda Kronberga-Svence. Es strādāju mani instrumenti ir enerģijas elpošana, dvēseli ceļojumi un akašu hronikas. Tas ir tīri instrumenti, caur kuriem es palīdzu ieraudzīt to, kas stāv tajā ceļa vidū un nelaiž mūs garām, jo nekas nav bez iemesla. Mūsu dzīvē nekas nenotiek bez iemesla, nav tādas sagadīšanās, nav nejaušības. Viss ir mūsu tā kā zīmes un vadība, tikai jautājums, vai mēs to pamanam, vai mēs to uztveram kā, nē, man tur nav jāiet. Varbūt tieši tur ir jāiet, bet pārbauda, cik tu gatava esi tur iet. Jā, tas ir jau vairāk kā 4 gadus. Es strādāju ar cilvēkiem, palīdzot viņiem sajust savu patieso potenciālu, savu spēku, noticēt sev. Un šodien mēs parunāsim, kā arī noticēt saviem bērniem un ieraudzīt viņu lielo spēku un potenciālu, neuzņemoties kaut kādu mistisku atbildību, kas mums patiesībā nav šajā dzīvē jādara. Mhm. Mani joprojām sauc Inese Zvingevica, un es esmu prāta un zemapziņas transformācijas eksperts. Dažādus instrumentus arī pārvaldu, tātad darbam ar traumām, ar zemapziņas uzstādījumiem, mantoto ģimenes traumu un zemapziņas landscape, un principā jau patiesībā nav jau nozīmes tiem instrumentiem, nozīme ir tam, ka tu atnāc pie īstā tev šajā konkrētajā brīdī nepieciešamā speciālista. Un ir tiešām brīnišķīgi redzēt to, kā cilvēks vienkārši sesija pēc sesijas nomet kādu savu baili, traumu, trigeri, limitējošo uzskatu un sāk pamazām kļūt par to savu potenciālu, kas viņš patiesībā ir. Un tas ir vienkārši tāds saldējs ēdiens manā un ne tikai manā, bet arī tavā darbā. Mhm. Nav jau patiesībā nevienas transformējošākas lomas, kā būt par māti, kā būt par tēvu, kā būt par vecākiem. Un iespējams, ka mums liekas, ka nu kā, tas viss ir par mani. Es, vecāks, es, tētis, es, māte. Uh, bet patiesībā tas nav tikai par to, kāda tu esi māte. Bērns nav kaut kāds tavu spēju rezultāts. Bērns ir pats par sevi. Bērns ir atnācis ar saviem uzdevumiem. Bērns ir izvēlējies savus vecākus, lai varētu piepildīt to, kas viņam ir jāpiedzīvo, ko viņam vajag piedzīvot, lai viņš varētu augt tālāk savā attīstībā, dvēseliskajā. Un viņam jau ir savs plāniņš. Un reizēm tā māte un tas tēvs var izstiepties, un viņi neko neizdarīs, lai tas bērns būtu tāds, kā viņi grib. Reizēm to bērnu salauž. Bet jautājums, vai
tu kādreiz esi padomājusi vai padomājis par to, cik ļoti liela ietekme uz tavu bērnu ir tavai iekšējai ticībai, ka ar viņu viss būs kārtībā, ka viņš izies cauri šim attīstības posmam, piedzīvos to, kas viņam ir jāpiedzīvo, vai arī tu vienkārši ej tā kā buldozers un baksti virsū savas patiesības un runā bērna vietā. Un, viņš jau kautrīgs, viņš jau nerunās, viņa jau tāda klusa, nu, tur es tagad parunāšu viņas vietā. Un, jā, vai tu vispār esi pamanījusi? Es noteikti ar pirmo bērnu es biju buldozers. Es biju buldozers un es gāju stāstīju, ka, viņš jau tāds kautrīgs un tur vēl nezinu kādas muļķības ārprāts. Bet, jā, kā ir, kā ir tev? Kur tu aizskāri tādu interesantu tēmu, kur es gribētu teikt, ka tas nav viennozīmīgi. Ok, ja tu kā mamma apzinājies, ka tu ej kā buldozers, ja? Man, piemēram, bērni, labi, varbūt kaut kāda es tur tā kā. Bet tas, atceros, tas, ko es darīju, es nekad ne, nu, tā kā es zināju, ka viņa tāda ir, bet es ļāvu vismaz pirmās tās, nu, nezinu, kaut ko to mirkli, varbūt, ka viņa samainīsies. Stāsts ir tāds, ka man pirmā meita, pirmais vecākais bērns, skolā, es teiktu, līdz 7. klasei nerunāja vispār. Nu, teiksim tā, viņa nerunāja vispār nevienu vārdu bērngārzā. Tas bija pirmais gads Norvēģijā, kad mēs pārvācāmies uz Norvēģiju. Viņai bija bērngārs, pēdējais gads bērngārzā. Viņa tur vispār nebilda nevienu zilbīti. Labākajā gadījumā viņa ar galvu parādīja kaut ko, ja viņa grib vai negrib, bet arī tas bija tā kā super ekscelanti. Bet pusgada laikā vienalga viņa iemācījās tekoši runāt norvēģu valodu. Tas ir, nu, tā kā nav obligāti jārunā, pie viņa ļoti Mm, labi uzsūc. Viņa sāka iet 1. klasē, viņa nerunāja vispār. Tur tika piesaistīti, tā kā Norvēģijai tāda organizācija, kas tā kā nāk un nevis uzreiz metās virsū bērnam, tev tur ir psiholoģiskas problēmas vai vēl kaut mhm, kas, vēl kaut kas. Kāds bija viņa tas uzdevums? Viņi vienkārši bija tajā telpā un absorbēja, un vienkārši novēroja viņu. Un ar bērnu vispār nevienu vārdu nepārmijot un neko. Un tas, ko viņa pateica, atļaujiet viņai nerunāt. Cik mm, ļoti vienkārši. Pagāja viņai tika pateikts, tu drīksti nerunāt, ja tu negribi runāt. Pagāja nedēļa, un viņa sāka gribēt runāt, jo viņa tika akceptēta. Viņa tika mm, akceptēta tajā viņas pozīcijā. Jo es kā jauna mamma, un, protams, jaunā valstī, nu kā tas ir, nu meitiņa runā, tev taču jārunā. Un visu laiku mēs vienkārši pušojām, nu, mhm, labu gribot, tikai un vienīgi labu Protams. gribot. Ja mēs viņiem prasām, kāpēc tu nerunā, bet man bail, ka es kaut ko nepareizi pateikšu. Un mēs dzirdam, kā viņi runā. Un vienkārši mums ģimenē tur arī Norvēģi bija jau. Viņi saka, viņa runā perfekti. Viņa ieliek katru mazo vārdiņu īstajā vietā. Vai sakam, tu runā pareizi. Protams, pēc gadiem, tad, kad, nu, tā kā, es nezinu, cik viņai jau bija gadi, bet, nu, daudz katrā ziņā, kad es sāku strādāt ar sevi, es sapratu, ka tā bija mūsu neapzināta, kā vecāku neapzināta projekcija par to, ka mēs baidījāmies kaut ko pateikt nepareizi, tad, kad Mhm, sākām mācīties norvēģu valodu. Nevis viņa. Viņa nolasīja mūsu bailes un laida caur sevi to cauri. mm, Bet tas ja tā kā nāca daudz, daudz vēlāk, tā izpratne un sapratne. Bet tieši tajā mirklī bija, kad viņa dabūja to akceptu, nerunā, viņai bija vēlme runāt pēc nedēļas. Tad skola nāca ļoti pretī viņai. Viņa drīkstēja čukstēt skolotājām ausī, jo viņai bija mhm, vēlme runāt. Viņai mhm, bija bail plašā auditorijā izteikties. Viņu nesauca klases priekšā, un viņai klases priekšā nelika lasīt, kas ir, man mm, liekas, katra mūsu laika lielākā trauma, vai ne?
tika akceptēts tas, ka viņai tas nav. Viņai taisīja mazas grupiņas līdz 5 cilvēkiem, kur pazīstamiem, kur viņa iejutās un viņa varēja parādīt savas zināšanas, savu spēju komunicēt. Tiklīdz bija pāri 5 lielāks, tur ir Mhm. uteciet un nav runāšana, un tas tika akceptēts. Un līdz, nu, tā kā 7. klasē mums vienkārši mainās. Ir tā kā bērnu skola līdz 7. klasē, un 8. klasē aiziet viņa tā kā jauniešu skolā saucamajā. Mhm. Arī tur viņai tika taisītas mazas grupas, lai redzētu, nu, vispār viņi tur bieži tā, nu, pat ne tikai viņai, daudziem bērniem viņi tā kā mazas grupiņas, lai visi var izpausties, jo, ja klasē ir 30, nu, tad nevar visi vienlīdzīgi izpausties, vai ne? Tad viņi uztaisa mazas grupiņas, lai viņi redzētu, kā viņi sadarbojas. Un tas, kas man šķiet fantastiski Norvēģijā, ir, kad tiek novērtēts nevis tikai mājas darbi, tikai kontroldarbi, bet arī tiek vērtēts, kā viņi iesaistās stundā, kā viņi tur diskusē, kā viņi sadarbojas, kā viens uzklausa, kā viņi prezentē sevi mazās grupiņās. Un tas bija tas veids. Un tad viņi aizgāja uz vidusskolu. Man šķiet, tas bija 1. gads vai varbūt 2., bet varbūt tas nav tik būtiski. Viņa novadīja, viņa bija raidījuma vadītāja, kuru strīmoja un varēja tur jebkurš skatīties. Mhm. Un tas ir par to, ka viņa dabūja to akceptu, viņa spēja savu, jā, tas, nu, tā kā kādam tas liktos nu, tā kā mega ilgi, jā, līdz tur Mhm. Norvēģijā tātad vidusskola ir, teiksim, Latvijas 11. klase. Mhm. Um, bet viņa dabūja to. Bet tas, ko es zinu, kad sākumā es viņu pušoju, sākumā man bija tāds, nu, no, akā, akā. Jo es biju nākusi jau labu, es biju padzīvojusi Latvijā, un Latvijā visam ir jābūt pēc standartiem. Mhm. Bet, teiksim, šī vide man ļoti, ļoti atbalstīja tajā, un es neatceros, kurā klasē viņa gāja, bet man bija tāds, ka es zinu, ka vienu dienu viņa uzkāps uz lielākas vai mazākas skatuves, un visiem būs mute vaļā par to, ko viņa spēja. Un tā arī bija. Un tas ir tas, par ko mēs šodien tieši tā kā runāsim, par to, ka, lai kāds tev tas bērns ir kautrīgs, bikls, ātrs, neveikls, vienalga kāds, tu zini, ka viņš ar to savu unikalitāti sasniegs kaut ko savā dzīvē. Un vienkārši to aizskāra to par to runāšanu vai nerunāšanu. Mhm. Es ticu, ka citiem ārēji, pieņemsim, tur mēs, kad pie doktoriem gājām, viņiem arī likās, ka es esmu tā helikoptera mamma, kas nu neļauj viņiem runāt. Bet mani bērni, pirms mēs ejām kabinetā, viņi vienmēr, tu atbildi viņai, es negribu svešām tantēm runāt. Tu Mhm. atbildi viņai. Un tad es vienmēr, nu tā kā mēs jau pirms tam bijām daudz ko izrunājuši, un es vienmēr atbildēju. Un es Mhm. redzēju, jo viņi lielākie auga, jo tā kā tāda lielāka pretestība bija no tiem, bet man bija tā, ka tas nav par to, ka es viņiem neļauju runāt. Lūdzu, es varu te vienkārši, nu tā kā, Mhm. es vienkārši, viņi man vienkārši paziņo, ka viņi negrib ar svešām tantēm runāt, ko viņa vispār no manīm grib. Tāpēc Mhm. šis arī ir tāds, nu, tā kā moments, ja tu apzinies kā vecāks, ka tu tā kā projicē, o, viņa jau nerunās, man viņa jāglābi, ok, tur ir tēma, ar ko tev Mhm. pastrādāt, bet, ja tas ir, nu, tā kā bērna lūgums, ka viņš saka, kad pasaki tu, es negribu runāt, man liekas, tā ir arī tāda ļoti augsta pilotāža, ka tu caur visu to, ka tu zini, ka tev var nākt virsū judgings, tu paliec pie sava, jo tev ir svarīgāk tava bērna sajūtas, tavas nu, tā kā solījums bērnam, nekā citu domas. Mhm. Un te mēs, man liekas, jau aizējam, es jūtu, ka man velk uz vienu nākamo tēmu, arī par to spēju būt pieaugušam vecākam, kurš tur bērnam telpu, jo ceturtklasniekam pirmā skolas diena, un pēkšņi nav pareizais džempers, pats ģērbās, pats visu darīja. Es vēl pārjautāju, šis ir labi, vai man vēl kaut ko citu sameklēt. Pēkšņi nav pareizais teikraklis, nav pareizais džempers, un vēl kaut kas, un vēl kaut kas, un vēl kaut kas.
Un pirmajā skolas dienā mums nav tā, ka kā Latvijā viņi tur satiekās, viņiem ir tāds tā kā viegli tur spēlīts un viss kaut kas, bet ir tā, nu, tās 2 stundas tā kā skola. Tur viņi Mhm. iepazīstās, sapazīstās, tur skolotāji nomainās un tāds. Un mēs vienkārši pusstundu, reāli, tas, ko es darīju, pusstundu turēju telpu bērnam. Neielienot tajā, ko citi padomās, kā tas Mm. izskatīsies, kā tas tagad izskatās, 9-gadīgs bērns raud. Ko tad viņi padomās, ko tad es viņam tur esmu nodarījusi? Un nav jau tā, ka tur nenāk. Cilvēki arī nāk, vai mēs varam kā palīdzēt, vai kas tur ir noticis, kā mēs varam atbalstīt. Un noturēt to, noturēt sevi tajā. Un tas, ko es gribu ar šo nodot, tad, kad bērnam ir krīze, neatkarīgi no vecuma, 2, 3, 4, 5, kaut vai 10, kaut vai 12, kaut vai 13 un 15 gadi, tas, kas viņam ir vajadzīgs veselīgs pieaugušais. Mm. Bet tajā mirklī, kad bērnam ir krīze, parādās patiesība, kā jūtas mūsu iekšējais bērns, kad viņam bija krīze. Vai Mm. viņš saņēma to atbalstu, vai viņš saņēma kauninājumu, vai viņš saņēma, ja tu nedarīsi šito, tu nedabūsi šito. Kā tu tagad izskaties, visi uz tevīm skatās. Pazīstami, vai ne? Ļoti pazīstami. Un šis ir tāds tā kā ļoti augsta pilotāža, tāda, ka tu, pat ja tu jūti, ka tev tas nāk, tu vienkārši caps, ok, ar šito man ir jāpastrādā, ok, ar šito man ir jāpastrādā, un vēl ar šito man ir jāpastrādā, bet šobrīd es esmu veselīgs pieaugušais, kuram ir viena alga, ko par mani vai manu bērnu padomās, jo šam bērnam šajā mirklī ir vienkārši vajadzīga sapratne, izpratne. Un pēc tam es satiku skolas direktoru, kas bija, nu, tā kā tur arī bišķīt blakus, kad tas notika, un viņa teica tādu frāzi, it kā mums tā kā pieaugušiem liekas sīkums, bet priekš viņa tā ir vesela pasaule. Un tas ir tas nepareizās zeķes, mums liekas, kas tas pa sūdu. Nu, rītā uzvilksim tās zeķes, kuras tu gribi, vai pēc tam dabūsi. Bet viņam tajā mirklī tā ir visa pasaule. Un spēt noturēt sevi tajā ir savā ziņā katras mammas pienākums. Uh, milzīgs izaicinājums, bet tas ir tas, uz ko mums ir jātiecās. Un kā to panākt? Tikai un vienīgi darbs ar sevi, darbs ar savu iekšējo bērnu. Un ja mums nebija tā atbalsta, mēs mācāmies. Mēs mācāmies pa jaunu, iedot to atbalstu. Mēs mācāmies vienkārši turēt telpu, un pēc tam, nu, vislabāk ir pirms tam, jo pēc tam ir baigi grūti. Nu, tā kā, teiksim, tas, ko es teicu, ja tā kā, šito man jāapstrādā, nu, tas ir ļoti izaicinoši. Bet vienalga, pat ja tu nofeilo, pēc tam ej un pastrādā ar sevi. Sajūti, saproti, kur tev trūka tā, nu, tas atbalsts tavā bērnībā. Un šodien vienīgais cilvēks, kas tev var iedot to atbalstu, esi tu pats pati. Tev nevajag vairāk ne mammu, ne tēti, tev nevajag nevienu. Tev vajag pašam sev iedot to atbalstu, to akceptu, ka tu drīksti būt tāds. Tagad man te ir 5, 5 iestarpinājumi. Um, jā, tajā, tajā brīdī, kad, nu, ok, sākšu bišķiņ vēl atpakaļ. Viens no iemesliem, kāpēc, teiksim, es esmu, nu, es ņemšu savu piemēru, tāpēc, ka nav man ko tur daudz tur ņemties, ja? Um, Kāpēc es esmu dusmās gandrīz iemalkusi pa feisu piecgadniekam, nu ne jau šitā, jā, bet, nu, pļauku gandrīz, es to neizdarīju, bet man bija ļoti liela vēlēšanās to izdarīt, ir tāpēc, ka man bija omīte,
kas tad, kad es daudz muldēju pretī, devu pa muti. Un tad ieslēdzas šajā situācijā, kad tas bērns tur iet un muld, runā pretī kaut kādas tur muļķības, ja? Tā ir automātiska reakcija. Um, nu, no sērijas, ja es iedošu pa muti, tad Omīte neiedos pa muti. Nu, tas ir tāds iekšējais vienkārši gļuks tiešām tajā brīdī es atgriežos tajās sajūtās, un tāpēc, ka, nu, es neiesitīšu varbūt tik stipri, ja, bet tas nav tur apzināts, nav nekas, tā ir vienkārši reakcija atbildi uz šo te situāciju. Un tajā brīdī, kad tu jūti, ka tev tās dusmas kāpj, tu pārkāp kaut kādu savu iekšējo noteikumu, vai tavs bērns pārkāp tavu iekšējo noteikumu, ar ko tu nespēji sadzīvot. Un tad vienīgais, ko tu vari, nu, tā uzreiz izdarīt, ir vienkārši atgādināt sev, tas nav par mani, tas ir par viņu. Un tam vajadzētu palīdzēt. Tas tev neatrisinās, tur neizdziedinās tevi neskaitāmas tur paudzes atpakaļ. Bet tajā brīdī tu varēsi nomenedžēt sevi, neieiet tajā automātiskajā reakcijā un tajā kaunā no tiem apkārtējiem, vai tajās dusmās uz to bērnu, ko tu to kurpi nevari sasiet, vai nu vienalga, ja tur nepareizās kurpišņoras. Viens mazs moments, kas nomainīs, palīdzēs tev nomainīt to fokusu nevis uz to, kā tu jūties, bet kā tas bērns jūtās. Bet tad ir arī tāda lieta, kad tie bērni ir ļoti gudri. Viņi jau mācās to pasauli, un viņi mācās ļoti noderīgu spēju manipulēt ar apkārtējiem, lai panāktu to, ko viņi vēlās. Un tur atkal ir baigi svarīgi, lai tu kā vecāks sajūti, kur ir tiešām nepieciešamība tev turēt tam bērnam to telpu un ļaut paņemt tās īstās zeķes un to īsto džemperi un to īsto, es nezinu, pusdienu kastīti, ja, lai viņš jūtās komfortā, sajustu atšķirību, kad tev bērns sāk manipulēt. Kad tev vajag, o, šitās zeķes, nē, man vajag šitās zeķes, nē, man vajag šitās zeķes, ja, kad tu jau tiec manipulēta un vienkārši tiek vilkts laiks, jo es vienkārši negribu iet uz to skolu, tāpēc, ka es vienkārši negribu iet uz to skolu. Un vienīgais, kurš var pateikt, kā ir pareizi, esi tu pati ar savu iekšējo mātes instinktu. Nu, tēviem tēvu instinkts, ja, bet nu vienalga to, nu tu to jūti iekšā savā kodolā. Un ir viena tāda lieta, kas šo te kodola sajūtu sašķoba no pašiem pirmajiem brīžiem. Es nezinu, kā ir ar tēviem, šeit es zinu tikai par mātēm. Tās mammas, kuras ir tikušas pie bērna nedabiskā veidā, tātad mākslīgā apaugļošana, nedabiskas dzemdības, ķeizargrieziens, jā, vai kur ir bijis nepieciešams tur pielietot, nu, ar ko jau tur vēl kārā vakumus vai tās stangas. Latvijā man šķiet tās vairs neizmanto, bet Anglijā, piemēram, izmanto. Ja sieviete nav varējusi dabiski piedzemdēt bērnu, ja viņa ir piedzemdējusi dabiski, bet bērnam ir kaut kāda traumiņa, tad šis te mirklis un šis te fakts, kad es normāli nevarēju piedzemdēt vai es pati nevarēju piedzemdēt, kolosāli iedragā šo te kodola sajūtu. Es esmu māte, es zinu, ko manam bērnam vajag. Un tur ir tikai viens ārstējiens, tas ir atrisināt šo te dzemdību traumu. Jo tas aiziet, tas velkās, man tas ir pašai ar pirmo ķēzargriezienu vilcies ļoti, ļoti līdzi, un es esmu strādājusi ar tiešām gan ar sievietēm, kam ir šī te mākslīgā apaugļošana bijusi, un es esmu strādājusi arī ar daudzām priekšlaikus dzimušo bērnu mamām, un visām viņām ir tomēr iekšā kādai mazāk, kādai vairāk šī te nepārliecinātība, kad, ja es viņu nevarēju normāli piedzemdēt, tad
kā es vispār zinu, kas viņiem ir vajadzīgs. Un tā kā, nu, tas būtu vispār pats pamats, ja tev ir bijusi kaut kāda šāda te traumatiska dzemdību pieredze, kas atsaucās kaut kādā veidā, nu, labi, ķēzagrieziens neatsaucās baigi īpaši uz to bērnu, ja. Tur mēs varam diskutēt par to bērnu, kurš piedzimis dabiski un mākslīgi, bet, nu, ne par to ir tēma, bet vienkārši, ja tavā pieredzē ir šāda te, tas dzemdību stāsts tam bērnam bišķiņ komplicēts, nevis dabisks, atrisināt to, tāpēc, ka kaut kādā brīdī tas tev sāks vienkārši ietekmēt, un tu būsi ļoti viegli manipulējama. Un ne jau par tikai to, ka bērns varētu manipulēt, jā, bet vienkārši tas, ka tu, nu, es nezinu, kā rīkoties, un es, piemēram, pirmo mēnesi pēc bērna dzimšanas man bija bail vienai palikt ar manu bērnu. Labi, ka man strādāja vīrs no mājām, un viņš visu laiku bija blakus. Man, es pie katras tur pumpas un, nezinu, savādāka skata pamperī zvanīju savam dakterim. Labi, ka tas dakters bija tāds, kurš mani jau no dzimšanas pazīst jau, un tad viņš arī atbildēja uz maniem zvaniem. Bet, jā, kādā brīdī es tiešām sapratu, ka tas ir pārāk traki, ka tas nav normāli, kā es uzvedos. Un, nu jā, nu, diemžēl savas dzemdību traumas es atrisināju tikai, kad vecākajiem bērnam bija 10, 11 gadi, kad es iemācījos integrālo acu kustību terapiju. Un, bet anyway, tiešām tas ir šī te to iekšējo to kodoliņu un to pārliecību, tas tiešām ļoti grauj. Es tiešām nezinu, kā tas ir tētiem, būtu interesanti papētīt, kā tas ir tētiem. Es zinu to, ka viņiem dzemdību patiesībā tās, nu, ja sievai ir bērna mātei, ir jāmocās dzemdību laikā. Viņiem tas ir vēl traumējošāk nekā sievietei, tāpēc, ka viņiem tas var reāli izraisīt PTSD, jeb pēctraumatiskā stresa sindromu. Un tāpēc, ka tas vīrietis ir bezspēcīgs tajā situācijā, jo viņš neko nevar izdarīt. Viņš var tikai noskatīties, kā bērna māte mocās, un tur nedodies, ja ir vēl jautājums, kurš izdzīvo no sērijas, ja? Tas, nu, ir crazy. Patiesībā, cik spēcīgs ir šis te moments. Un tas nevar neietekmēt tevi pēc tam attiecībās ar to sievieti un savu bērnu. Um, tāpēc, jā, tas ir pats pamatiņš, ko atrisināt. Un, anyway, ja tev arī viss ir bijis gludi un skaisti un brīnišķīgi, nu ļoti svarīgi ir tā kā sākt paļauties uz to savu intuīciju, ka tu zināsi, nevis kā tu domā, kā būtu jābūt, nevis, ka tu uzticies, ko tev katrs pasaka, teiksim, vienalga tur tā bērndārza audzinātāja vai tā skolotāja vai tā daktere kaut vai. Nu, ir tik svarīgi zināt, just to savu, nu, to kodolu, nu, to savu apziņu vienkārši, ka tu zini labāk. Nevis tu nezini labāk kā tavs bērns, ko viņam vajag, bet tu zini labāk, ko vajag tavam bērnam nekā skolotāja, daktere, vecmāmiņa un kaimiņiene. Kur šitas, man liekas, ir tas, kur mēs tā kā aizējam uz to, ka tā ticība bērnam, ka tu, tas, ko tu jau tu pateici, tu nezini labāk, kā tavs bērns zina, bet tu spēj uzklausīt, sarunāt, sajust, un pēc tam tas, ko es teicu, turēt telpu, noticēt, nu tā kā šitas ir, par ko mēs gribējām, tā kā šī sarunā, Mm. iedot to, kad notici savam bērnam, notici, ka viņam šobrīd vajag tā. Jā, tas neiet standartos nekādos. Tas triggerē tevi un vēl visus vecmāmiņus, un tad vecmāmiņas vēl nāk ar saviem, no kā meitiņa tā un šitā. Un ja šitas ir aktuāli, noskaties iepriekšējo epizodi, kur mēs skaidri un gaiši pateicām, ka domīts jau ir savu darbu izdarījušas. Bet, jā, un
tad mēs tā kā ejam dziļāk par to, ka tava ticība bērnam, pat ja viņam šodien nesanāk tā kā, nezinu, viņš sagaida, tā kā tu sagaidi, vai tā kā sabiedrība sagaida, tas nenozīmē, ka viņš ir lūzeris, ka viņš ir nekam nederīgs un ka no viņa nekas nesanāks. Jo, ja mēs paskatāmies, tie, kas ir mainījuši pasauli, vai tie ir standarta cilvēki? Un, Never. ja mēs palasām, vai ne, visādus, tā, es skaidri atceros, es stāvēju hokeja hallē, bērns bija uz ledus, un es lasīju to grāmatu par Kaiju. Es nezinu ne nosaukumu, ne autoru, man šis ir tā kā, es vienkārši, arī filmas es noskatos, es zinu, nu, filmu zinu, ne nosaukumu, neko nezinu. Tie, kas zina, tie zinās to grāmatu par to pelēko Kaiju, kas tur neiekļāvās, un viņi visādi izcēlās. Un es lasu, man liekas, wow, tik nenormāli spēcīga iekšā, un savā ziņā es jūtu, ka ir tik forši būt atšķirīgam, un atšķirties, un nebūt tā kā visi, un tajā pašā laikā paklausīt un noticēt sev. Un tajā mirklī man, nu tā kā, un vienlaicīgi ir mans bērns uz ledus, kurš neseko trenerim, bet dara pa savam. Un tad ir tā duālā situācija, kad es tā kā, nu tā kā ir forši atšķirties, bet tad, kad tas dzīvē fizikā notiek, tad ir, kāpēc? Kāpēc ar Mm. mani? Un kā lai es tagad rīkojos? Nu, un to mirkli, man liekas, nekad neaizmirsīšu. Un ja mēs tā vispār globāli paskatāmies, tie, kas ir kaut ko uzsākuši, viņi vienmēr ir izcēlušies, viņi vienmēr ir tur kaut kādā veidā ar vārdiem vai fiziski nomelnoti, padarīti par, nezinu, par kādiem, ja, tur par Mm. neadekvātiem un vēl vis kaut kādiem. Un tas ir tas pats, ko mēs šodien runājam un daram, ja. Kāds vispār neklausīsies, pateiks šitās te, man liekas, mums jau bija komentārs, jā, kad mēs jau ne to darām. Bet pēc 5 gadiem mums bērni jautās, tu šito baidījies teikt skaļi, nopietni? Nu, tā kā Mm. pēc 5 gadiem šitas jau būs ikdiena, nezinu, skolā mācīgs, vai tas būs tik ļoti real, kad viņiem liekas, Normāli. nopietni, tu kā tu baidījies kaut ko šādu runāt, tu baidījies tur kameras priekšā kaut ko teikt un darīt. Viņiem tas Mm. būs tāds, nu, tā kā ikdiena, un tas ir tas mirklis. Un kurš var samainīt pasauli? Kāpēc šodien ir tik daudz bērni ar saucamajiem UDHS un vēl visādiem šitiem? Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir vienalga, un tikai tādi cilvēki, tikai tādi bērni var mainīt sistēmu, var mainīt pasauli. Tie, kas iekļaujās, tie, kas ietilpst standartos, viņi ir standartos, viņi nespēj. Nu, tā kā viņiem jau ir parādīts, re, kur ir rāmīts, un Mm. tev te ir jābūt, ja tu gribi bez maz vai izdzīvot. Protams, ka Mm. ir kāds, kas arī no tā rāmīša spēj izkāpt ārā, bet ļoti reti. Bet tagad mums nāk, ja mēs tā nu, vienkārši es paklausos apkārt, mums ir tik daudz bērni, kas jau neietilpst tajā rāmītī. Tas nozīmē, ka sabiedrībai būs rāmis jāpleš platāks, Mm. būs jāmaina normas, būs jāmaina domāšana, uzskati un vēl vis kaut kas. Mēs mainamies tikai, ja mūs piespiež. Un mūs var piespiest lūk šādi. Un šeit ir par to, ka, lai kāds ir tavs bērns, tu viņam esi pats tuvākais, vērtīgākais un svarīgākais cilvēks, un tava ticība, lai viņš, pieņemsim, šodien ir, nu, nezinu, tā kā Latvijā, ja viņš pēdējais, viņam draud palikšana uz otru gadu, bet tava ticība viņu 1, 2, 3 gadu laikā var pacelt līdz izcilniekam. Vai arī varbūt viņam nevajag būt izcilniekam. Viņš to skolu pabeigs tur, nu, tā kā visu laiku ar astīti pēdējais, pēdējais. Bet tad to viņš dzīvē pēc tam tur, nu, tā kā skola, saprotiet, skola ir, mēs dzīvojam vēl, mums vajag viņu, un ir lietas, ko tiešām tur tā kā lasīt, rēķināt vajag, bet ir tikpat daudz lietas, kas, nu, ka bija vienkārši tāda, nu.
Rīls, jā. Šodien braucu mašīnā un domāju, hmm, cik forši, ka es mācījos Pitagora teorēmu. Vēl viena diena, kad man viņa nenoderēja. Un tā bija diena, kad es redzēju šo rīlu, bija tieši tā, kad es mācīju bērnam Pitagora teorēmu skolā. Tā kā man noderēja, bet jā, šis ir šī vispār tēma, kāpēc ir vajadzīga skola, ja man viņa ir ļoti aktuāla, jo man bērni mācās attālināti. Un es ceru, ka viņi to darīs, cik vien ilgi tas būs iespējams. Un kāpēc? Tad, kad bērnam saka, tu ej skolā, lai tu tur iegūtu, sagatavotu sevi nākotnē, nu, neviens bērns tam vairs netic. Jo tas, kas notiek, nu, skolā nemāca AI, skolā nemāca emocionālo kaut kādu inteliģenci, teiksim, ja. Neko no tā, kas tev dzīvē ir nepieciešams, skolā nemāca. Un var jau tur teikt, o, tur izglītības reformas un tur jauni tur noteikumi, bet skolotāji paliek tie paši vecie. Un tas, kas ir uz papīra, tas ir pilnīgi pie kājas vienkārši, ja. Jo skolotājs ir tas, kurš māca un ir kopā ar taviem bērniem, nevis reforma. Un es saku saviem bērniem, kad jūs ejat skolā, lai jūs izmēģinātu vairākas tātad nozares. Jūs tur izmēģināt to lasīšanu un rakstīšanu un literatūru un fiziku un ķīmiju un bioloģiju, ko jūs savādāk neizbaudītu, nepamērcētu tur pirkstu šajā te tēmā. Tas ir pirmais. Otrais, jūs iemācāties mācīties, un jūs iemācāties to, kā arī tad, ja tu dari to lietu, kas tev nenormāli patīk, tev būs jādara tādas lietas, kas nepatīk. Nu, testi tur vēl nezinu, kas tur sacerējumi un tam līdzīgas lietas. Kaut kādā veidā jau kaut kas no tās skolas tev noderēs. Arī tad, ja tu gribēsi būt YouTubers, kas ir katra vecāka lielākais murgs, ko bērns, kad pasaka, ja kas tu gribi būt, es gribu būt YouTubers. Tev noderēs matemātika grāmatvedībā, tev noderēs valodas saziņā, tev noderēs lasīšana, runāšana un vēl nezinu kas, ja tev tas viss ļoti skaisti noderēs. Bet tu, nu, tu pasaki reāli, kā ir, nevis tu atkārto to, ko tev teica, bet tu pasaki tā, kā ir. Un nevar jau īsti strīdēties ar to, kad, jā, nu, es mācos mācīties. Bet tad, kad tev pasaka, tev šis noderēs, tev vajag zināt, kā izrēķināt tur kotangensu no 587, un tev vajag zināt Pitagora teorēmu, un tev vajag zināt, es nezinu, tur sazin, ko no organiskās ķīmijas sāļu veidošanos, bērnam uzreiz ir, ne, man to nevajag. Jā. Bet mēs nevaram nekad zināt, kad vīrs taisa jumtus, un viņam, piemēram, trīs stūra formulas. Ai, ai, kā viņam noder viņas. Nu, pareizāk Jā. sakot, noder man, lai viņam palīdzētu. Nē, nu, bet nu, tad, kad es viņam nu, tā kā sameklēju, iedod, un tad tas noder aprēķinos, un ka mēs nekad nevaram zināt, kas ir. Mm, Bet, jā, bet vai viņš iemācīsies, ja viņš būs vairāk teicamnieks vai mazāk teicamnieks, nu tā kā atzīmēm nav. Skolā iet ir vajadzīgi, būtiski, un tas burvīgi nosauc iemesls, kāpēc iet skolā, ja? Bet atzīmes nenosaka to, kas tu dzīvē tālāk vērtīgi, jā. būsi. Mm, Jo, pieņemsim, mans tētis augstskolu pabeidza 40 plus gados. Tieši tāpēc, ka tad viņam viņu vajadzēja, gribēja, un mm, tāpēc, jā, par to, ka ir lietas, nu, tas tā kā vai ne, kā mēs pagājušajā reizē arī runājām, ir lietas, kas, nu, mums tā kā, nu, ir tie zobi jātīra, ir, nu, maksimāli veselīgi jāēd, ir jāguļ, ir tās stundas, kas ir vajadzīgas, un par to jau mēs te nerunājam. mm, Ir lietas, kas ir jādara, un vienkārši ir jādara, bet ir lietas, kuras ir vienkārši tāpēc, ka viena tante teica. Un mm, šitie jaunā laika bērni ir tie, kas šūpo tieši šīs lietas ārā.
Viņi, protams, arī mēģina šūpot tas, kas vajadzīgs, bet tur ir Mm. jāatrod, nu, tā kā tiešām tā kā tāds jāapsaka, nu, kāpēc tas ir vajadzīgs, ja? Tu negribi tur, nezinu, 20 gados putriņu sēst, jo to nav vairāk neviena savu zobu. Mm. Tas, protams, bet ir vienkārši lietas, kuras ar katru reizi ir tādas, nu, tādas mazsvarīgākas. Mm. Un tā kā katra vecāka tā ticība bērnam var pacelt bērnu, es ļoti skaidri to vakar redzēju divās Ākaša kronikās, pilnīgi nesaistīts, pilnīgi par dažādām tēmām, bet par to, ka mēs kā vecāki varam pacelties laika līnijā, kaut kādā skaistākā, gaišākā, un tajā gadījumā bija runa par pieaugušu bērnu. Un tas ir tā, Mhm. ka mēs viņu nevaram izmainīt. Tas ir tas, ko mēs esam ielikuši, mēs esam ielikuši, bet ar savu ticību un pārliecību un to redzēšanu, kad var arī tā, ka var būt viegli, ka var būt skaisti un ka viņam sanāks. Nevis, ka, ai, nu viņš jau neko nesaprot no tā, ko es tur runāju. Viņam nav jāsaprot. Viņš sajutīs, viņam varbūt būs citas intereses, bet tas ir tas par to, ka es akceptēju to bērnu, tā kā es negrūžu to, kas man ir, kas man interesē, es negrūžu savos bērnos, jo tev vajag šito zināt, jo tikai tad, ja tu šito zināsi, es runāju par tādām, kaut vai šitām ezotēriskām lietām, ja, ja tu zināsi, ka tur ir citi planētieši, no viņiem nu jābaidās. Labi, ļoti augstēm. Bet vienalga, nu tā kā tev tur ir jāmīl mani, jo, ja tu mani nemīlēsi, tev nebūs matērija un tāds. Tas tu vari runāt, cik tu gribi. Tev ir vienkārši, tu mīli viņu. Tu mīli viņu un pieņem viņu tāds, arī ja viņš tevi neciena, nu, kā mēs te runājam, kas ir cieņa vispār, jā. Ja viņš tevi neklausa, tu vienalga viņu beznosacījumā mīli un turi viņam to platformu un viņš pievilksies. Viņš pievilksies. Un pat ja viņš atdalīsies, tā kā fiziski viņš atdalīsies, bet viņš dzīvo savu labāko dzīvi. Un tas, kad jā, ka bērni neko nav saviem vecākiem parādā, tas ir, man liekas, arī tāds baigi huge lieta. Mm. Neprasīt no saviem bērniem, lai viņi, nu, tā kā es savus bērnus mīlu bez nosacījuma, pat ja viņš man pasūta 3 mājas tālāk. Nu jā, tas ir visgrūtākais īstenībā. Um, Manuprāt, pusauģu vecumā atkal. Kas notiek? Nu, mēs jau esam redzējuši to bērnu, kāds viņš ir patiesībā. Un tad, kad tas bērns iet cauri tiem pusauģu gadiem, kad viņš attālinās no saviem vecākiem, un viņam ir jāaiziet cauri tai riebeklēna fāzei, teiksim, ja, kad viņš paliek asāks, vairāk sevī un izmainās attiecības ar mamām, tētiem, brāļiem un visiem. Ko tu dari? Vai tu saproti, ka tā ir vienkārši fāze, ka tas ir attīstības posms un viņš tam izaugs cauri? Vai tu tici tam bērnam, ka viņš būs ok, viņš vai viņa izies tāpat kā divgadnieku fāzē izgāja cauri, tāpat tās arī izies tagad šitai pāris, 2, 3 gadi pusauģu krīzē cauri? Vai arī tātad, vai tu turpini to bērnu mīlēt? Vai tu turpini tam bērnam iedot to savu affection? Arī tad, ja tas bērns negrib apskauties un nav tāds baigais mīļumiņš un negrib mīļoties, vai tu reizēm pieeji klātam bērnam un uzliec to roku uz pleca vai uz muguras, lai tas bērns sajūt, ka tev ir, ka viņam ir tavs atbalsts. Vai arī tu saki, ārprāts, tie visi pusauģi ir debīli, viņi taču vienkārši paliek stulbi pusauģu vecumā. Es arī tā esmu teikusi pirms 3 gadiem. Un, bet kas notiek? Jo vairāk tu uzskati, vienalga, vai tu to saki, vai tu to uzskati sevi iekšā, vai tu tici, ka pusauģi ir debīli un stulbi un viņi vispār ir nenormāli. Ar katru šādu te domu un šo te sajūtu, tu attālini to bērnu no sevis vēl vairāk,
Kāpēc tad viņi tur iet tusējās savā starpā un saka, ka visi vecāki ir debīli? Tāpēc, ka vecāki jau to saka par viņiem. Vecāki jau nogriež to saikni, un tūlīt es tev laidīšu pie vārda, bet lielākais pagrieziena punkts manās attiecībās ar manu pusaudzi, un es jau tā ļoti daudz atļauju, un es vairs nepārdzīvoju, kad man kārtējo reizi pasaka, you are such a bitch. Uh, it's fine, tu tā domā, it's fine. Tas jau manu vērtību neizmaina. Um, un tagad bičs iestarpinājās, un es aizmirsu, ar ko tieši es gribēju pabeigt. Tātad, jā, lielākais pagrieziena punkts manā attiecību izmaiņās un arī bērna uzvedībā bija tas, kad es pieņēmu un sapratu, pusauģi nav stulbi, viņiem smadzenes neizslēdzās, nepārstāj strādāt. Tas ir posms, tas bumbulīts, tas gaišais jaukumiņš, ko es zinu, kas tur ir iekšā, viņš tur joprojām ir, viņš vienkārši iet cauri transformācijai, un es zinu, ka viņš izdarīs to, ko vajag. Es zinu, ka viņš izdarīs to, kas viņam ir nepieciešams. Jā, es nesaprotu to, kāpēc tev visu laiku gribās sēdēt savā istabā un sēdēt datorā un nevis kaut kur citur. Bet es arī to nevaru saprast, jo es neesmu piedzimusi uz datora. Un man nav bijuši sarunu draudziņi apkārt visur pasaulē, kaut kur, nezinu kur. Un es nezinu, kā tas ir. Un kopš es to pieņēmu, bērns var beidzot nu, tā kā atvērties un vairāk atkal atgriezties pie tā, kas viņš ir īstenībā. Un, protams, es jau ar sevi strādāju. Es jau ar sevi strādāju. Es arī gāju pie Lindas uz Akašiku lasījumu. Un, lai es saprastu to savu bērnu, un vai ar viņu kaut kas nav kārtībā, vai ar mani kaut kas nav kārtībā. Un tā kā, jā, to es iesaku izdarīt, jo tas ļoti smuki sakārto to izpratni par to bērnu, kāds viņš ir un tam līdzīgi. Tā kā tas ir noteikti ļoti, ļoti vērtīgi. Un jā, un tas arī palīdz vairāk to, nu vismaz man tas palīdzēja, varbūt citam tas nepalīdz, bet man tas palīdzēja tajā iekšējā sajūtā, kad viss ir pareizi, viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, un jā, vienkārši uzticies tam bērnam, un viss būs tieši tā, kā tam ir jābūt. Tas nenozīmē, ka tu ļauj viņam kurināt istabā ugunskura, tāpēc, ka es uzticos savam bērnam, viss būs kārtībā, nenodegs māja. Nu, nē, nu mēs atkal runājam par to intuīciju, par to iekšējo guidance, par to, ka tu zini, kas, kur un kā. Nu, piemēram, pirms 2 gadiem es nevarēju palaist savus bērnus ar riteņiem, braukt pa brīvībeni, teiksim, jā. Vai uz mežparku aizbraukt divatā vieniem pašiem. Tagad es to varu izdarīt bez, bez kaut kādiem uztraukumiem, bez šausmu filmām manā galvā un tam līdzīgi. Tā kā, jā, un jo vairāk tu ļauj un uzticies, jo brīvāks tas bērns paliek, jo, nu, viņš uzticās arī pats sev vairāk. Tā kā, jā. Mhm. Jā, tu tagad aizrunājies par tām akašu kronikām, un es tieši šodien iedomājos, man ir vairākas atsauksmes no tām mamām, kas ir bijušas, un tas, ko viņi saka, ka bērns varbūt netik ļoti ir mainījies, kā ir mainījusies viņas attieksme Mm, pret bērnu, kā viņas, nu, tā kā skatījums uz to bērnu ir pamainījies, un viņi saka, nevajag pat, lai tas bērns mainās. Pietiek ar to, ka es viņu pieņemu, akceptēju, un ir kaut kādās situācijās, kur viņš arī mainās, tāpēc, ka viņam vairs nav jāpierāda mm, jāpierāda tas.
Un, jā, tā kā es vēl tieši šodien atcerējos vakardienas akašu kroniku bērnam, un tas bija par to, ka akašu kronikas lasījums bērnam lielākoties ir par vecākiem, bet tas, ko es gribu nomierināt, tas nav par to, ka es pasaku, ka tu tur esi tur pilnīgi izgāzies savā lomā. Tas ir par to, ka es tev iedodu tādus, kam pievērst uzmanību, kur paskatīties, kur ieraudzīt to, ko tu neredzi. Jo, piemēram, vakardienas, kad tas bērns enerģētiski, un tas ir tas, ka ne jau pat fiziski viss Mm. kārtībā, nu, tur nav pāraprūpe fiziski, bet emocionāli ir pāraprūpe bērnam, un bērns tiek smacēts, kas izpaužās kā alerģiska reakcija. Un vienā momentā man pat parāda, ka tā māma, tā kā tāds astoņkājs, vienkārši labu gribot, ir aptvērusi katru ģimenes locekli. Te nav runa tikai Mm. par bērniem. Katru ģimenes locekli, un vēl tur vienu tādu nenormālo ko sienu, jo tur kaut kas ar dzimtu. Mm. Fizikā mamma grib atvērt savas spējas, grib aiziet savā realizācijā. Kā jūs domājat, vai viņai ir resursi tam? Tas vispār nav Viennozīmīgi nav. jautājums. Viennozīmīgi nav Mm. resursi. Un tas ir par to, ka tas ir tik ļoti neapzināti, kad mēs to neredzam, nejūtam. Tāpēc ir ļoti vērtīgi, ka mums kāds no malas, kā no smalkā plāna paskata, ok, mēs savācām astoņkāju kājas atpakaļ pie sevis, aptvērām, samīļojām, norādīja, kur ir vēl jāpastrādā, neturot to dzimtu, kaut nemēģinot noturēt, bet Mm. vismaz nokārtojot tās attiecības tik tālu, ka tur ir neitrāli, ka tur neplūst tā enerģija. Un tic man, ja tad, kad viņi to izdarīs, viņai šitā te vienkārši viņas spējas, viņas realizācija, viss aizies, tur pāris mēnešu laikā var aiziet. Un, un jā, tad tik vērtīgi vienkārši ieraudzīt to bērnu no citas perspektīvas, nevis tā kā, Mm. o, mans nabadzīgs, man viņš jāpasargā, viņam tur šitas skolā, viņam tur šitas, un vēl viņa tur ir tāda kautrīga, un viņa, vai tur viņš ir tāds, tur neiekļaujās, vai vēl kaut kas, vēl kaut kas. Ieraugt to bērnu no citas perspektīvas, un tā kā, oh, my God, nu, tā kā vispār Mm. mainās. Un tas ir par to, ka mēs tur kaut ko iekšā samainam, mainās tās redzējums uz pasauli. Un tā kā tu runāji par tiem pusauģiem, un tā kā es atceros sevi, kas no manis nāca tur ārā, kad mans pusaudzis bija tajā vecumā. Šodien es esmu milzīgu pateicību viņam. Nu, es esmu vienkārši pateicīga viņam par to iespēju ar sevi strādāt un dabūt no sevis to briesmoni savā ziņā. Nu, kaut kādu, nezinu, neakceptēto daļu Mhm. dabūt no sevis ārā. Un lūk, šis ir tas moments, kad tas, ko tu jau stāstīji, ja, bet tur ir ļoti būtiski darbs ar sevi, jo, ja mēs nestrādājam ar sevi, mums nāks mūsu pusauģu gadi ārā, kur mūs neakceptēja, kur mūs nepieņēma, kur mums uzspieda, mēģināja kaut kā ierobežot, un tad ir ļoti grūti tā kā noturēt to savu, un, jā, tā kā spēja, un ja mēs tā kā sākam uzticēties tam bērnam, viņam, mīļās mammas, arī tētiem tur ir liela daļa, bet par cik mēs kā mammas, tad mammām, ja, tavās rokās ir zelta atslēdziņa uz tava bērna veiksmīgu nākotni, un tā atslēdziņa ir ticība viņam. Tici savam bērnam, pat ja viņam nesanāk. Tici divreiz vairāk viņam, kad viņam nesanāk. Ticība nav tik svarīga, kad viņam sanāk, un Mm. tā ir. Arī jau tas ir dabiski. Bet to ir vieglāk, jā, jā, jā. Tā kā es saku, tās Mm. māmas, kas liek, tas nav tā kā, ne, tas nav slikti, bet man parasti gribas uzdot jautājumu. Tajā mirklī, kad viņam tur ir diploms kaut kāds, vai tur medaļa, vai kas, oh, es tā lepojos ar viņu. Bet vai tu ar viņu lepotos, ja viņam nebūtu tas diploms, ja viņam nebūtu tā medaļa? Vai tu lepotos?
Jo pareizā atbilde ir, tev ir jālepojas divreiz vairāk par viņu, kad viņam nesanāk. Tev ir jātic viņam divreiz vairāk, kad viņam nesanāk, nekā tad, kad viņam sanāk. Mm. Un, bet ir viena tāda nianse, tās mammas, kurām nekad nav gana labi, arī tēti, kur ir bailes, vai sanāks otrais, vai vēl kaut kas. Tas ir tas moments, tas ir tāds ankurs, kas velk nost. Un tā ir garantija, ka nesanāks. Tā kā Mm. ticam, no rīta līdz vakaram, bērnam sanāk vai nesanāk, mēs zinām, ka viņam tas ir priekš viņa dvēseles pats labākais, ko viņš var pieredzēt. Piemēram, tie draugi, kas ir, tas, ko mums vajag kā vecākiem darīt, runāt ar bērniem. Un kas vakar vēl bija tāds, kas man nāca ļoti spilgti, ja bērnam nesanāk, nesaki, es taču tev teicu. Mm. Pārunā, Jā, izrunā, bet, ko viņa ir iemācījusies no šīs situācijas, ko viņa nākošreiz darītu savādāk, un ļauj viņam sajust tam bērnam, kad tu esi viņam aiz muguras arī tad, kad viņš kļūdās, ka tu viņu pieņemsi tāds, kāds viņš ir. Un vēl tāda nianse, paskatīties tiem vecākiem, kuri bērni nevar pateikt nē, nu tā kā draugiem. mm. Nāciet mājās, atļauj viņam pateikt, nē, es šodien, pieņemsim, negribu iznest misku. Šitien te ir katram individuāli jāsaprot, kāda ir to, nu, bet pieņemsim, ja, kad viņš pasaka, nē, es šodien nevaru, negribu iznest miskasti, bet sarunā, ka viņš tad rītā iznesīs. Vai tu šodien iznes, un tad nākošais viņš iznesīs. Bet ļaut viņam pateikt, nē, es šodien negribu, vai es nevaru šito izdarīt. Un tas nav par to, ka viņam vairāk nekad tas nav jādara. Tas ir Mm. šodien tu drīksti nedarīt, bet rītā tu to darīsi. Vai šoreiz es to izdarīšu, bet nākamreiz tu to darīsi. Un mēs esam pirmie cilvēki, ja mēs viņiem iemācīsim, ka viņš pat saka nē, un pasaule nebeidzās. Viņš netiek pazemots, viņš netiek noniecināts, viņš netiek tur. Viņš iemācīsies pateikt nē, arī pēc tam kaut kādiem saviem draugiem, jo viņš sajutīs, Mm. ka jā vai nē nenosaka viņa vērtību, jā Mm. vai nē nenosaka viņa, nu, tā kā svarīgumu vai vispār, nu, tā kā daudzdimensionāli tas strādās. Tāpēc Mm. mēs esam vecāki, kas var iedot bērniem to drošo platformu un vienkārši ticot, ka viņam sanāks, mēs savus bērnus varam pacelt. Nu, tā kā pavadīt, ar enerģētiski Mm. pacelt tādos augstumos, ko mēs prātu pat reizēm nevaram aptvert. Tāpēc, mīļās mammas un arī tēti, arī mēs aizrunājamies, ka tētiem arī ir ļoti liela loma. Pat ja tētis nav, ir situācijas, ka tētis nav klātesošs, tur nezinu, kaut kādas attiecības tur ar māmu vai kas. Tas, ka tētis vienkārši jau defaultā zina, ka viņa bērns ir pats veiksmīgākais, pats labākais, kur šeit ir būtiski atcerēties, ka tētim ir jāpastrādā ar savu bērnību. Ja? Mm. Tas nebūs tik viegli, ja tur pašam nav tas iedots, bet bērni mācīs. Tā kā viņš strādā abos virzienos. Mm. Uh, Tad, kad mēs kā vecāki, pat ja ir šķirtas ģimenes un tēti tur ir tālāk prom un neiesaistās, ja viņš defaultā zina, ka viņa bērni ir paši labākie, veiksmīgākie, un viņš lepojās ar viņiem, tad pēc tam, kad būs tā komunikācija, viņš pavisam no citas, nu, platformas runās ar viņiem, viņš jau automātiski spēs ar katru vārdu. Tā enerģija nāks tāda, es tev ticu, tu esi man vislabākais, pat ja es neesmu ikdienā ar tevi kopā, pat ja es tev tur neesmu atbalstījis, kad es tur neesmu atbalstījis. Tu tā, nu, tā kā iedod. Ja mēs darām otrādāk, tad tur var, nu, tā kā, ja nav tā platforma, tad arī fizikā bieži vien mēs varam, nu, tā Mm. kā savādāk noreģēt un iedot. Tā kā, mīļās mammas un tēti. Jūsu šīs dzīves uzdevums ir mīlēt un ticēt saviem bērniem, un Mhm. pēc tam tikai tie tur pārējie audzināt un, nezinu, iemācīt kaut ko viņiem. Ja būs ticība, būs mīlestība, tā mācīšana
un tā, nezinu, tas vispārējais, viņš būtu ies caur citu rakursu, caur citu enerģiju. Nu jā, gribētu pateikt īstenībā to, ka mums jau liekas, ka viss, ko mēs darām, tas ir tikai no aiz labas sirds un lai parūpētos un tā un šitā. Un tad neīstais boyfriends ir tāpēc, ka es taču labāk zinu, kādu boyfriendu vajag, jo taču, nu, es taču esmu mamma un es gribu tikai parūpēties un jā, šīs rūpes patiesībā kādas viņas izskatās, nu, strādājot ar zemapziņas šo te landscape un arī strādājot ar emocionālo saišu griešanu, kādas ir ar mammu un tēti. Ļoti, ļoti, ļoti reti es esmu redzējusi, kad tētim būtu kaut kāda šī te saikne ar bērnu tāda baigā pārņemošā. Pārsvarā tās tomēr ir mammas, kurām šīs te rūpes, viņu rūpes vienalga bērnam ir, nu, pie manis nenāk emocionālās saites, es negriežu tur 11 gadniekiem, ja, tie ir cilvēki 35 un uz augšu, bet kur ir vēl šīs te milzīgās mammas rūpes, kas, teiksim, vispār reizēm tas izpaužās tā kā melns mākonis, kas nāk no mammas un ir vienkārši apkārt tam cilvēkam, ja, un no labas sirds, ne jau lai kaitētu. Un tad, teiksim, šīs te reizēm šīs saites izskatās kā, nu tā, kad sasietas rokas ir. No mammas nāk šī saikne, kas sasien meitai rokas, piemēram, un viņa pat neko nevar izdarīt. Un, teiksim, zemapziņas šajā landscape'ā ir tā, ka tev paprast, kur ir mamma, un tā mamma ir uz galvas. Un tu vienkārši nevari justies komfortabli un brīvi, un, ja tev ir mamma uz galvas vai mamma ir sasējusi tavas rokas, un šo te atbrīvojot un palaižot vaļā, ir tiešām cilvēkiem tas, kad, es varu dziļāk ieelpot. Es skaidrāk varu redzēt apkārt, tāpēc, kad nav vairs šī te migla, ja viņa ir palaista projām. Un katram man gribās šo te pateikt, kad, ja tas tā ir tev savos 35, 40, vienalga 25 gados, padomā, ko tu raidi uz savu bērnu. Padomā, kādas saiknes tu esi izveidojusi ar savu bērnu. Vai tu viņu centies turēt šitādā nabas saitītē joprojām, lai gan tam bērnam jau ir 25? Vai, vai tu raidi savus raižu mākoņus uz tiem bērniem? Tas nevienam nepalīdz. Un trakākais jau, kad mēs ar to neusticēšanos tajā bērnībā, viņi jau pēkšņi neizmainās, ka tie bērni izaug lielāki. Un tad mēs esam helikopteru vecmāmiņas un paliekam par helikopteriem, bet tas jau nav mūsu pienākums. Tā kā jā, vienkārši palaižot tās mūsu raizes un to mūsu brīnumu, kas patiesībā aplauž bērniem spārnus, nobremzē viņus, padara neskaidru viņu tā kā vīziju. Ko tu gribi darīt? Ko tu gribi darīt? Es gribu, lai tu pelni 50 štukas gadā. Es gribu, lai tu esi ķirurgs. Tie taču labi pelna. Nu, es nezinu, nu, advokāts vismaz kaut kāds. Tu nevari ar tām savām rūpēm vienkārši tu čakarē bērnam šo spēju sajust, ka, nezinu, tas bērns grib būt baletdejotājs bļāviens, nevis ķirurgs vai ekonomists vai vienalga. Un neiet runa par to, ka kāda profesija būtu slikta. Nē, visiem ir vajadzīgas šīs profesijas, bet visi nevar būt ķirurgi. Ja Bet visi būtu katram ir ķirurgi, jābūt kas savā ceptu vietā. maizi, nu, Katram ir jābūt savā vietā, un jā. naudu var pelnīt miljonus, tūkstoši. Un tā kā man vispār vai vispār vajag tos miljonus visiem? Pirmkārt, jautājums, bet otrkārt, uh, lielākais izaicinājums un problēma pasaulē šobrīd ir par to, ka mēs ejam darīt, strādāt, mācīties tur, kur var nopelnīt naudu. Mm, Bet, ja tur nav mūsu passions, nauda mm, tur nenāks. Lai cik labs tas bizness, lai cik laba tā joma, ja tur nav mūsu passions, tur nauda nenāks.
mm, Viena baleta dēļotāja, kurai ir passions, viņa ir atvērta pasaulē, viņa, pieņemsim, neizvēlās vienkārši tur kaut kādu nacionālo operu, ja, kur tur mm, viņa taisa savējos, viņa tur atrod, kā sevi realizēt, jo tas ir viņas passions. mm, Pelnīs daudz vairāk nekā tas pats cilvēks, ot, paklausot, redzi, tur advokātiem labas algas vai, nu, nezinu, vienalga ekonomistiem bankā vai vēl kaut kur. Viņai varbūt būs nauda, bet viņa būs nelaimīga par dzīvi. Kas ir svarīgi? mm, Tiešām nauda ir pats svarīgākais. Laimīgiem cilvēkiem ir nauda. Un tā kā mans tā kā mentors saka, laimīgiem cilvēkiem ir laimīga nauda. Nelaimīgiem mm, cilvēkiem varbūt ir nauda, bet viņiem ir nelaimīga, un viņa visu laiku vai nu aizplūst, vai nu viņa nes, nu tā kā tas ir tas mirklis, kur mēs saslēdzam, ka nauda ir laime vai nelaime. mm, Nauda ir enerģija, un laime un nelaime ir bezmaz vai mūsu stāvoklis un savā ziņā mūsu izvēle. Viņi tur vispār neiet kopā, ne nauda mm, attiecības, nauda un karjera. Var būt karjera, bet nauda var nebūt. Var nebūt karjera, bet nauda var būt. Un mm. tas ir tas, ko mums vajag laimīgus cilvēkus vairāk uz pasaules, Kas tic sev? kas tic sev. Bet pirms viņi sāk ticēt sev, viņiem vajadzīga mammas un tēta ticība. Bet ja tev kā pieaugušam cilvēkam nav bijis mammas un tēta ticība, nekas nav zaudēts. Šodien tu pats vari noticēt sev un tici man, nu tā kā ir daudz cilvēki, kas tic tev, kas tic tev, kur tu Mm, pat varbūt neapzinies. Un tas, ko es saku, tad tie klienti, kas pie manis atnāk, es viņiem ticu vairāk nekā viņi paši, un es jau redzu to iznākumu, pēc kā viņi nāk. Es vienkārši to redzu, un tajā momentā nav variantu, ka viņi nesasniegs. Tāpēc, ja mm, tev nav ticība sev, un tu nekādīgi viņu nevari atgūt, tad atrodi kādu cilvēku, kurš tev tic, kamēr tu notici sev. Man arī mm, ir bijuši mani mentori, kas man tic vairāk nekā es ticēju pati, un tikai un vienīgi caur to es esmu tur, kur es esmu šodien. Viennozīmīgi ir kāds cilvēks, kas redz, tic un zina, nu, tā kā jūt tevi lielāku un vērtīgāku nekā tu pati. Tev vienkārši ir jāatrod. Un tas, ko tu arī mm, tālāk pasaulē nest, ir tieši, ka tu tā kā sāc ar saviem bērniem. Jo man liekas, ja mēs noņemam sociuma, dogmas sociuma, visu sociumu, mm. tad patiesībā mums nav grūti ticēt saviem bērniem. Jo tur ir kaut kāds maģiks ar tiem bērniem, ja? Nu, tur ir, bet atkal tas ir. Un Tu sāc ar sevi, tu sadziedē sevi, lai tu varētu noticēt tiem tas bērniem. pat, nu, tur jāskatās. Tur citreiz ir, nu jā. Nu, tas Ar notiek, sevi teiksim, tā jāstrādā reizēm, viennozīmīgi. Ar tas sevi tev nav, jāstrādā, jo vienā momentā būs, beigsies tā ticība. jo Jo nav sāks pārāk daudz chronoloģijas. triggerēt. Nu, tieši tā, nu, tev nevar pateikt tā. Tagad tev ir jāatnāk uz šito sesiju, un tad tu nocēsi savam bērnam. Nu, nē, nu, tev ir, reizēm tas notiek kopā, vai reizēm tas notiek vienlaicīgi. Tu aizej uz sesiju, tev dzīve piespēlē kaut kādas pieredzes, un tas viss vienkārši notiek tādā plūsmiņā, bet tu nevari cerēt, ja tev ir bijusi. Ja tev nav bijusi, es nezinu, kaut kāda tur perfektā vienkārši. Es esmu satikusi savā dzīvē divus cilvēkus, kuriem ir tiešām bijusi perfekta bērnība. Nevis tādā, nu, tīzlā kaut kādā cukurvatas nozīmē, bet tiešām, kur ir bijis atbalsts no vecākiem un nav nekādas pārdarīšanas bijušas tur skolās un tam līdzīgi, protams, katram ir izaicinājumi, bet principā tiešām ļoti gluda bērnība. Ja tev nav bijusi tāda, ja tev ir bijuši pārbaudījumi bērnībā, pusauģu vecumos, grūtniecības laikā, dzemdībās, nu, tev ir jāatrisina, jāsaprot, jāierauga kaut kādā veidā, jānonāk pie tā, ka tu esi mierā ar to, kas tu esi. Tad, kad tev nav triggeri, um, tas nenozīmē, ka nav situācijas, bet tev nav triggeri šajās situācijās, un tu viņās vari saglabāt to kodolu un to apziņu, es tai situācijai tikšu cauri, un es uzticos sev, un es uzticos bērniem. Um,
tu neaizmuks no tā darbiņa. Nu, tāpēc jau mēs te esam, tāpēc jau mēs esam šo ceļu iesākuši un ejam. Un no sākuma es, un tad es arī varu iedot tam bērnam. Jo, Super. teiksim, tad, kad es mācījos Inherited Family Trauma, tad turpat šis te pasniedzējs, viņš pateica, ja pie manis atnāk vecāki un saka, nu, man vajag kaut ko pastrādāt ar bērnu, man pastrādājiet, tāpēc, kad ar viņu kaut kas nav kārtībā, tad viņš nekad nestrādā ar bērniem, viņš strādā tikai ar vecākiem, viņš vispār strādā ar cilvēkiem tikai no 35 gadu vecuma, jo tas izmaina daudz ko. Uz šīs nots arī pabeigsim. Mhm. Lai ir ticība, lai aug ticība, ja nav ticība, man liekas, mēs ļoti skaidri, in, plaši izstāstījām, kādas ir opcijas, kur meklēt to ticību. Un tagad jau mēs ticam jums, mēs uzticamies, ka jūs katra izdarīsiet īsto izvēli īstajā laikā, un jums viss saliksies tieši tā, kā jums vajag. Kādam tas varbūt ir bišķīt vēl paciest, kādam tas ir Mhm. drosmīgs solis pieteikties uz sesiju, vienu vai vairākām, vai uz kādu no programmām, ko mēs piedāvājam. Mēs pilnībā uzticamies jums, mēs ticam, ka tu šodien jau dari labāko, ko tu vari, un mēs ticam, ka tu apzinies un zini, ka tu vari vēl labāk. Exactly. Un tavi bērni būs tikai vēl priecīgāki un pateicīgāki tev par to, ko tu ar sevi izdarīsi. Um, ok, labi, uz šī skaistā nobeiguma. Tad mēs arī sakām paldies, ka tu biji šeit šo te stundu un veltīji savu laiku. Un es ceru, ka šis, ko mēs šodien ar Lindu runājām, nepaliks vienkārši kaut kur nolikts, es zinu, bet nu, spēr to soli šodien kaut kādu. Kaut kādu. Tas nenozīmē obligāti nāc piesakies sesijai, bet spēr to kaut kādu soli. Tu zini, kāds tev viņš ir jāspēr. Un lai tas maģiks vienkārši sākās. Paldies un tiekamies nākošajā epizodē. Tā.